Tad šonedēļ, varētu teikt, ir tāds nozīmīgs notikums. Tad ir finanšu institūcija Altums ir pieņēmusi lēmumu kreditēt mūsu kapitāla sabiedrību Ventspils nekustamos īpašumus projektā daudzdzīvokļu māju būvniecība Ventspilī zemes īres maksas programmā. Tad pie šīs programmas, varētu teikt, pašvaldība kopā ar nekustamiem īpašumiem strādāja jau, gribās teikt, jau kāds 3 gadus. Sākumā pašvaldība mēģināja uzrunāt privātos investorus, privātos uzņēmējus iesaistīties šajā programmā, bet, diemžēl, netika saņemts atbalsts no privātu uzņēmējiem, jo viņi arī atklāt arī teica, ka patiesībā šie privātie projekti, jaunie projekti pamatā tiek attīstīti Rīgā, Rīgas reģionā un ap Rīgu 100 km radiusā, kur cilvēki, varētu teikt, dzīvo 100 km radiusā, bet strādā Rīgā, un līdz ar to tad viņiem šī telpa ir vairāk interesanta nekā attālākos reģionos. Bet, protams, arī mūsu pilsētā dzīvokļu problēma ir, un man gribās teikt, tas nenozīmē, ka mums vispār trūktu dzīvokļi. Tāda situācija visticamāk nav, var izīrēt, var nopirkt dzīvokļus, ja, bet nav būvēti pēdējos, man gribās teikt, vairāk kā 30 gadus jaunie dzīvokļi. Varētu teikt, pēdējā, teiksim, daudzdzīvokļu māja tika uzbūvēta vēl Padomju Savienības laikos, tas ir 80. gadu beigās, un no tā laika, varētu teikt, tādā klasiskā izpratnē daudzdzīvokļu māja, kurā ir vairāk kā 30 dzīvokļi, tāda neviena pilsētā nav uzbūvētas. Ir Katoļu ielā neliela daudzdzīvokļu māja, ir citās adresēs, jā, bet šobrīd, teiksim, bija iespēja startēt zemes īres mājokļu programmā, kuru Ventspils pašvaldība uzskatīja priekš mūsu pilsētas ļoti nozīmīgi un svarīgi. Un tad līdz ar to mēs, uzrunājam mūsu kapitāla sabiedrību Ventspils nekustamos īpašumus. Viņi uztaisīja visus vajadzīgos aprēķinus, veica aptauju potenciāliem īrniekiem. Un šīs anketas, kas tika aizpildītas, parādīja to, ka ventspilniekiem ir interese par jauniem dzīvokļiem. Tajā aptaujā izkristalizējās tas, ka pieprasījums būtu tieši pēc 3 istabu dzīvokļiem, nevis 1 istabu, tā kā šobrīd, teiksim, citos projektos tiek attīstīti pamatā. Tad pieprasījums ir tieši uz 3 istabu un 2 istabu dzīvokļiem. Protams, ka neliels skaits arī paredzēts arī 1 istabu dzīvokļi. Un tieši, ja mēs runājam konkrēti par šo projektu, kurā tiks uzbūvēts 60 dzīvokļu māja, tad 2/3 no dzīvokļiem būs 3 istabu, un tad tikai 1/3 daļa būs 2 istabu un 1 istabu dzīvokļi. Tad šajā nedēļā, kā es teicu, nozīmīgs notikums ir tas, kad tiks parakstīts līgums ar finanšu institūciju Altumu par kreditēšanu. Kredita apjoms gandrīz 6 miljonu eiro. Un, ja māja tiek uzbūvēta līdz 26. gada augustam, tad ir iespēja saņemt arī bonusu. Tad tas būtu dāvinājums šim projektam gandrīz 1,5 miljonu apmērā. Bet galvenais ieguvums, kāpēc tieši Altums, nevis kāda banka, tad zemās procentu likmes, jo procenti ir zem 1% un procents netiek mainīts. Viss varētu teikt kredīta atmaksas laiku, viņš paliek nemainīgs, konstants. Jā, un kā jau es teicu, māja būs energoefektīva, līdz ar to arī izcenojumi par komunālajiem maksājumiem nebūs liela. Tāpat tās mājai būs labiekārtots pagalms, autostāvvietas, viss nepieciešamais. Un adrese, kur tiek plānot būvēt māju, tas droši vien arī iepriekšējās preskonferencēs tika izteikts, ir Saules ielā 122. Un otrs līgums, kas šajā nedēļā tiek plānots noslēgt arī ar būvnieku, tad konkursu kārtā ir izvēlēts būvnieks, tā ir Rīgas liela kapitāla sabiedrība būvnieks SIA Pilār Kontraktor.
tad viņi veiks gan projektēšanas darbus, gan arī būvniecības darbus. Un, kā jau es teicu, tad termiņš ir 26. gada augusts, kad jābūt ir mājai uzbūvētām. Tā kā es domāju, ka tas laiks paies ātri un ventspilsnieki iegūs iespēju izvēlēties arī jaunu mājokli, jaunu, modernu, mūsdienīgu mājokli. Un īres maksa ir apmēram parēķināta zem 6 eiro par kvadrātmetriem. Tā ir ļoti, atbilstoša tirgus situācija, jo, ja mēs paskatāmies portālā SS, tad zem 6 eiro nepiedāvā neko arī vecajās mājās. Tā kā es domāju, ka tas izcenājums par kvadrātmetru būs ļoti konkurētspējīgs, jo, kā es teicu, komunālajie maksājumi būs noteikti zemāki, ja viņi būs energoefektīva māja. Tad nākamā ziņa no komunālās pārvaldes ir par to, ka šogad arī ir pabeigta daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu rekonstrukcijas programma. Šogad ir veikti iekšpagalmu sakārtošana 11 iekšpagalmos, un 2 adresēs ir uzsākta projektēšana. Tad šos darbus arī līdzfinansēja pašvaldība. Pašvaldība iedalīja šiem projektiem finansējumu 200 000 eiro apmērā. Tad, izējot no veicamo darbu veids, tad tiek maksāts atbalsts. Tas ir no 30 līdz 75%, izējot no, kā es teicu, no veicamo darbu veida. Un lielākie darbi šovasar ir veikti Embūtas ielā 51, un otrā adrese ir Saules ielā 56, kur bija šovasar tie vērienīgākie darbi. Tad Embūtas ielā 51 apsaimniekotājs Sijā pārvaldnieks V, un viņi tad uzrakstīja pieteikumu un iesniedz projektu, un projekts tika atbalstīts. Tad projekta ietvaros ir sakārtot iekšpagalms 1800 kvadrātmetru platībā, tātad gan brauktuves daļa ir izbūvēta, gan lietas ūdens kanalizācija, gan energoefektīvs LED apgaismojums ir izbūvēts. Auto stāvvietas ir paplašināts līdz 56 vietām, teritorijā ir ierīkots atkal atjaunots zālājs, un brauktuvs abos posmos, gan sākumā, gan beigās ir uzstādīti arī ātrumu vaļņi. Tā, un tad ir nākamā adrese Sarkanmoža Dambis, tur ir jauns apgaismojums uzstādīts, Inženieru iela 81 ir gājēju ietves izbūve Bruģakmenes segumā, Sarkanmoža Dambī 21 izbūvēt gāju ietve Bruģakmenes segumā, un kanalizācijas tīkli izbūvēt Ugāles ielā 19, arī ir labiekārtots iekšpagalms un LED apgaismojumi, un brauktuvs daļa ir izbūvēta. Tāls ielā 50 arī ir veikt vērienīgi atjaunošanas darbi, tāpat tās Brīvības ielā 27 un Lielā prospektā 38, 42 un 46 iekšpagalmos ir atjaunots energoefektīvs apgaismojums. Un šo sestdienu, tas ir 5. oktobrī, notiks 2 iekšpagalmu svinīga atklāšana, tad 11. Embūtas ielā 51, tad tur tiks iestādīti 4 jauni koki, un pēc pusstundas Saules ielā 56 arī iekšpagalma doba tiks papildināta ar jauniem stādījumiem, tā kā piedalīsies gan mājas apsaimniekotāji, gan iedzīvotāji, gan arī pašvaldības pārstāvi šajos svinīgajos notikumos. Un, ja mēs paskatāmies vēsturi atpakaļ, tad šī programma pilsētā strādā jau no 2013. gada, un kopā par šiem 11 gadiem ir atbalstīti 160 projekti par kopējo summu 1,4 miljonu eiro apmērā. Tā kā nozīmīgs ieguldījums
pilsētas sakārtošanā, bet tās daudzdzīvokļu mājas, kuras vēl to nav paguvuši izdarīt, noteikti aiciniet savus nama apsaimniekotājus griezties pašvaldībā, iesniegt pieteikumus un piedalīties šajās programmās, jo tā ir reāla iespēja sakārtot savu apkārtējo vidi, sakārtot mūsu pilsētu. Tad nākamā ziņa arī no komunālās pārvaldes, ka pabeigta ir Saldus ielas pārbūve. Iepriekšējās preses konferencēs tika minēts, ka šis ielas posms bija ļoti bēdīgā stāvoklī. Tā satiksmes intensitāte nav liela, bet tomēr iela bija nolietojusies un ir atjaunots jauns bruģakmens segums izveidots. Paplašināts arī autostāvvietas, jo šī iela reāli atrodas pie bērndārza Varavīksne, kur vecāki no rītiem atved savus mazuļus un pēcpusdienā arī sagaida. Līdz ar to šīs stāvvietas bija nepieciešams plašāks, lai kur novietot automašīnas. Un satiksme jau ir atjaunota pa šo ielu, un ielas kustība notiek vienā virzienā. Tāpatās kā pirms rekonstrukcijas tas notika. Tad arī komunālā pārvalde informē, ka līdz šodienai ir iezīmotas pilsētas strūklakas, jo pagājušais nedēļas liecināja, ka ir atnācis rudens, sākās lielais vējš, sākās lieti. Un, protams, ka lielā lietu un vējā tās strūklakas vairs nepilda to funkciju, kas viņām būtu jādara. Līdz ar to arī tie laikapstākļi, liecināja par to, ka tomēr jādomā par sezonas nobeigumu strūklakām. Viņas ir profesionāli ieziemotas, lai nākamā gadā atkal viņas varētu modināt un uzsākt atkal sezonu laicīgi, tad, kad to laikapstākļi ļaus. Tad šonedēļ 4. oktobrī bērnu aprūpes centram Namiņš aprit 1 gads. Pagājušā gadā mēs visi atceramies, ka tika atklātas jaunas mājas bērnamām Ventspilī, Skroderielā. Tad šis namiņš, jeb arī 2 namiņi, kas kopā sastāv šajā īpašumā, veido ģimeniskai vidē pietuvinātus apstākļus. Tad katrā namiņā var uzturēties pa 6 bērniem. Un šobrīd abas mājas ir aizpildītas. Namiņā mitinās šobrīd 12 bērni. 6 ir no Ventspils pašvaldības un 6 ir no citurienes, lai šīs vietas ir aizpildītas, lai nav tā, kad stāv neizmantotas telpas. Tā kā es teicu, kad ir apritējis gads un piekdien būs tāds svinīgs brīdis par godu 1. gaddienai, kurā noteikti arī pašvaldības iestādes apmeklēs iemītnieks un sveiks šajā 1. gada jubilejā iemītnieks un darbiniekus. Tad sociālais dienests informē, kad 26. septembrī notika fotokonkurss mazuļu vasaras piedzīvojumu uzvarētāja balvošana. Tad pirmo vietu ieguva tad māmiņa Sigita ar meitiņu Alisi Annu. Otrā vietā ierindojās māmiņa Monta ar dēlu Klāvu. Un 3. vietā māmiņa Ksenija ar dēlu Ernestu. Tad uzvarētāji saņēma gan naudas balvas, kā arī dāvanu kartes uz ūdens atrakciju parku visai ģimenei. Un sociālais dienests aicina arī pieteikt nākamos konkursa dalībniekus konkursam jau rudens Ventspilī, kurā, kā es varbūt atkārtošos, tiek aicināti fotografēt mazuļi, kuri ir līdz 3 gadu vecumam, attiecīgā gada laikā un attiecīgi, lai var atpazīt, ka tā ir mūsu pilsēta Ventspils. Tad atkal ir iesniegums, ja fotogrāfijas var iesniegt līdz novembra beigām, un tad jau decembrī tiks noteikts uzvarētājs tieši par šo gada laiku zelta rudens Ventspilī. Tad šodien 1. oktobris, senioriem nozīmīga diena, seniora diena. Šodien arī mūsu seniori Ventspils Liedekes pulcējās savā gadskārtējā kopsapulcē,
kurā vadītāja Marija Kuzmane veiks savu atskaiti par padarīt to veikumu gadu garumā. Arī man būs tā iespēja piedalīties šajā svinīgajā pasākumā, noteikti sveikšu seniorus. Un man gribās teikt, ka senioru grupa, ja biedrība Ventspils Liedaks ir viena no aktīvākajām, viņi ir viena no daudzskaitlīgākajām. Tur darbojas vairāk kā 300 dalībnieku šajā biedrībā. Viņi ne tikai kopīgi interesanti un kopīgi pavada kopējo laiku, bet viņi čakli rokdarbnieki, viņi nodarbojas ar līnīdejām, viņi spēlē teātri, viņi kopā sporto, tas ir man sakot, interesanti un saturīgi pavada savu ikdienas laiku. Un viņiem ir interesanti būt kopā, tā kā noteikti sveiksim mūsu seniorus šodien senioru dienām. Tad izglītības pārvalde informē, ka arī šogad gan skolās, gan pirmsskolas izglītības iestādēs darbojās programma, valsts finansēta programma Piens un augļi skolai, kuras ietvaros gan pirmsskolnieki, tas ir bērndārznieki, gan arī skolēni no 1. līdz 9. klasē 3 reizes nedēļā saņems valsts atmaksātu pienu un arī augļus. Tad šī programma skolā darbojās līdz maija beigām un bērndārzos līdz jūnija beigām. Tad šogad 5. oktobrī pirmais gads, kad tiek noteikta konkrēts datums skolotāju dienai. Iepriekšējos gadus skolotāju diena tiks svinēta 1. svētdienā, oktobra mēneša 1. svētdienā. Tad no šī gada būs 5. oktobrs, starptautiskā skolotāja diena. Un mūsu pilsētā ir vairāk kā 700 gan pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji, gan skolotāju izglītības iestādēs, gan arī interešu izglītībā. Tāpat tās mums ir skolotāji arī muzikas skolā, augstskolā un tehnikumā. Tā kā skolotāja profesija ļoti iecienīta un ļoti vajadzīga. Un tā kā liels paldies skolotājiem par viņu nesautīgo, darbu un viņu pienesumu mūsu nākotnē, mūsu bērnu audzināšanā un izglītošanā. Tad Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca informē, kad 25. septembrī ir piedzimis Ventspils dzemdību nodaļā 300. mazulis. Tas šogad varbūt ir mazāk kā citus gadus, bet kritums, diemžēl, demogrāfijā ir ne tikai Ventspilī, bet visā Latvijā. Tā tas, diemžēl, ir, jo par demogrāfiju patreiz valsts maz ko domā. Bet noteikti par to ir jādomā, jo mūsu nākotne ir tieši mūsu mazuļi, kas piedzimst. Un 300. mazulis ir puisītis, vārdā Valters, vecāki ir no Ventspils novada dzīvo. Un vecmāte šajās dzemdībās bija Diana Zaļepska, ginekoloģe bija Linda Grīnberga un māsiņa bija Monika Ļukšina. Tad Talsu slimnīcā, kas šobrīd ir apvienota ar Ventspils slimnīcu un saucās Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, pagājušās nedēļas nogalē bija svinīgs notikums, tad tika nosvinēts 130 gadu Talsu slimnīcai un 10 gadu atjaunotai slimnīcai. Tā kā 2 jubilejas vienā dienā tika nosvinēts. Un Talsi, protams, ir ļoti nozīmīga mūsu struktūra vienība. Un arī šī slimnīca tiek katru gadu uzlabota gan aprīkojuma ziņā, gan speciālistu ziņā. Tad tur ir ļoti labi apstākļi. Un, cik es zinu, arī Talsu iedzīvotāji ir apmierināti par savu slimnīcu. Tad, kur arī slimnīca informē, ka 11. oktobrī 11. Kurzemes rehabilitācijas centrā būs iespēja apmeklēt bezmaksas semināru par limfātisko tūsku
tad limfātiskā tūska rokās vai kājās. Seminārs ir bez maksas, semināra ilgums ir apmēram līdz 1 stundai, un iedzīvotājiem, kam interesē šī tēma un kaut kāda simptoma līdzīgi, noteikti vajag ierasties un paklausīties šo lekciju. Tad ir jāpiesakās slimnīcas mājaslapā uz šo dalību šajā seminārā. Tad digitālais centrs informē, kad arī šajā rudenī notiks mazo pētnieku darbnīcas sestdienās un svētdienās. Tad tiek aicināti bērni no 4 līdz 6 gadiem piedalīties šajās nodarbībās. Tad nodarbības sākums ir 10:30 un viņas beidzās 12:30. Tad Vīzijuma centrā nodarbības ir par maksu. 6,98 € maksā viena nodarbība. Un pieteikties nākamajā nodarbībā sāk pieteikšanos nākamā nedēļas sākumā, tas ir pirmdien. Tie pieraksts, kamēr vietas ir brīvas, tikmēr var pierakstīties uz šīm grupiņām. Un tad aicinu vecākus, kas grib ļoti interesanti un atraktīvi pavadīt šīs pēcpusdienas, noteikti pieteikt savus mazuļus. Tāpat arī zinātnes centrs informē, ka turpināsies arī radošās darbnīcas un zinātniskie šovi. Tad oktobris ir zinātnes mēnesis, un arī zinātniskās darbnīcas saturs ir saistīts ar zinātni. Tad 5. un 6. oktobrī tēma ir muzikālie noslēpumi. No 12. un 13. oktobrī ir šifrēšanas noslēpumi, 19. un 20. oktobrī noslēpumainā ķīmija, un 26. un 27. oktobrī ir izlaušanās istaba. Tad šīs nodarbības, kā es teicu, notiek arī katru sestdienu, sākums ir 13:00. Un zinātnes šovi notiek no otrdienas līdz svētdienai, laiki ir 12:00 un 14:00. Un 12:00 šova nosaukums Zinātnes būvju skole, un 14:00 šova nosaukums ir Noslēpumainā planēta. Arī šeit biļetes var iegādāties gan Vīzijuma kasē, gan arī internetā var iegādāties biļetes uz šīm nodarbībām. Tad Kurzemes filharmonija informē, kad Ceturtdien, 3. oktobrī, 1:00 dienā koncertzālē Latvija izskanēs muzikāls koncertu uzdevums bērniem, Tintiņa piedzīvojumi. Tad koncertu organizē valsts sijā Ventspils Latvijas koncerti. Tad koncertā piedalīsies Pūtēja orķestrs Rīga situmā instrumentu kvartets. Tad Rīgas doma kora skolas audzēknis Aksels Līcis un koncerta vadītāja Karina Bērziņa. Tad šis uzvedums ir paredzēts bērniem no 3 gadu vecuma, un tiek aicināts arī grupas apmeklēt šo uzvedumu, un biļetes var iegādāties turpatās gan Jūras vārtu kasē, gan koncertzāles kasē, gan arī biļešu paradīzes kasē, un arī citvietā internetā. Tad sestdien, 5. oktobrī, 17:00 arī koncertzālē Latvija ar vienīgo koncertu Baltijā uzstāsies vācu pianists un komponists Lamberts. Tad arī šeit biļetes ir nopērkamas gan uz vietas koncertzālē, gan Jūras vārtu kasē, gan biļešu paradīzes kasē. Tad muzejs informē, ka ceturtdien, 3. oktobrī notiks metu konkurss Livonijas ordeņa pils torņa ekspozīcija Jūra, osta, pilsēta, Ventspils no 13. līdz 19. gadsimta izvērtējums. Tad tika izsludināts konkurss par to, ka ir jāmaina ekspozīcija 3., 4., 5. stāvā. Tad tika uzrakstīts
projekts, kurš tika apstiprināts, Eiropas projekts, kopējā summa 527 000, no kā 463 000 ir Eiropas nauda un pašvaldības finansējums 63 000. Un ir saņemti piedāvājumi no divām mākslinieku organizācijām, kas ir iesnieguši savus piedāvājumus, un žūrijas komisija kompetenti, un tur ir arī pieaicināti eksperti. Viens eksperts ir no Igaunijas Haapsalu pils muzeja vadītājs, un otrs eksperts ir no Nacionālās vēstures muzeja vadītājs Arnis Radiņš, un muzeja biedrības valdes priekšsēdētāja Zana Grīnvalde izvērtēs šos metu konkursu priekšlikumus un, noteiks uzvarētāju. Un plānots, ka šī atjaunošana ekspozīcijai notiks līdz 26. gada rudenim. Tad arī muzejs informē, ka Herberta Dorbes muzejā 2. oktobrī 11. tiek aicināti uz tikšanos ar rakstnieci un dzēnieci Ievu Samausku, kuras grāmatas īpaši iecienījuši bērni, un pasākumā notiks cikla muzeja viesi. Pasākums, ko atbalsta arī Valsts kultūras fonds. Un, kā es teicu, šī rakstniece ir pamatā bērnu grāmatu rakstītāja. Viņa arī saņēmusi Jāņu Baltvilu balvu literatūrā. Tad Ventspils biblioteka informē, ka tiek aicināti interesanti uz tikšanos ar Daci Meieri. Tad trešdien 2. oktobrī 16:30 galvenajā bibliotekā. Tad iepazīsim Baltijas valstu rakstniecību, kurā viesosies šī tulkotāja Dace Mēre. Viņi ir iztulkojusi vairāk kā 100 grāmatas, tad gan no itāļu valodas, no lietuviešu valodas, spāņu, katalāņu valodas. Tad biblioteka turpina arī informēt, ka piektdien 4. oktobrī 16. Ventspils galvenajā bibliotekā atklās 2 izstādes. Pirmā būs ukraiņu mākslinieks Staņislava Bruna gleznu izstāde. Staņislavs Bruns ir dzimis Ventspilī, mācījies Ventspils 3. vidusskolā, bet lielāko savu dzīves laiku nodzīvojis Ukrainā. Un viņš ir populārs mākslinieks, tā kā viņš atvedīs savus gleznus un izstādījis mūsu bibliotekā. Un otrā izstāde ir fotoizstāde, kas runā par karu Ukrainā. Un šī izstāde tiks izrādīta 2 nedēļas, un pēc tam viņi tālāk ceļos jau uz Vāciju, uz Hamburgu. Tad kultūras centrs informē, ka uz tikšanos aicina latviešu blogeris Žiga iesaukumā. Viņš ir skolotājs, viņš ir ceļotājs, viņš ir rakstnieks. Tad tikšanās ar šo cilvēku notiks 5. oktobrī 12. kultūras centra mazajā zālē. Tad Žiga ceļojuma jubilāra tūre grāmatas prezentācija. Tad tiks prezentēta jaunā grāmata Okeānija atgriešanās. Šis tikšanās ir par maksu, ieejas biļeti 15 eiro un nopērkam gan biļešu paradīzes kasē, gan internetā, gan arī kultūras centra kasē. Tad kultūras centrs arī aicina uz pirmo rudens balli 5. oktobrī 2021. Muzicēs populārais mūziķis Jānis Blāze un viņa skatuves draugi. Un priekšnesums sniegs arī Liepājas sporta deju centra aura dejotāja ar Latviņamerikas dejām. Visas biļetes, diemžēl, ir izpārdotas, bet šogad jaunums ir tāds, ka ik viens apmeklētājs, kurš apmeklēs vismaz 4 no 6 kultūras centra rīkotājām ballēm, varēs piedalīties vērtīgu balvu izlozēm. Tad kultūras centrs informēja, ka arī bērniem ir paredzēts pasākums 6. oktobrī Bērnu pilsētiņā 11. un 15.
Bērnu parkā Fantāzija, disenīta bērniem, 1, 2, 3 nāca un lec līdzi. Tad pasākumu vadīs Liepājas aktieri Ingars Grundermanis un Denis Braša. Pasākums kā parasti bez maksas, tā kā noteikti aicinu mazuļus vēst ar šiem pasākumiem. Tad amatieru kolektīvu aicina interesantus pieteikties šī sezonā amatieru kolektīviem pievienoties. Mums pavisam ir 48 tādi. Tad ir iespēja gan dejot, gan dziedāt, gan dziedāt folkloras grupā, gan vīru korī, gan spēlēt kādu no instrumentiem, sitamo instrumentiem, piedalīties kādā no nacionālām ansambļu grupām, tad gan vācu dziesmas ir iespējas, gan ukraiņu ansamblis, gan baltkrievu, gan ventiņu ansamblis, tad visdažādākās iespējas un vairāk kā 1000 pašdarbnieku mums piedalās šajos aktivitātēs un tad tiek aicināti jauni dalībnieki pieteikties šajā sezonā. Un pēdējās ziņas ir par sportu. Tad mūsu basketbolisti ļoti veiksmīgi uzsāka šī gada pirmo spēli. Latvijas-Igaunijas basketbola līgā tika uzvarēta Rīgas klubs Zeļi ar minimālu pārsvaru, bet tomēr uzvara. Un ļoti rezultatīvs bija tieši komandas kapteinis Artūrs Ausējs, 35 punkti viņam šajā spēlē. Un pavisam tad šogad piedalās šajā līgā 15 komandas, gan no Latvijas, gan no Igaunijas. Nākamā mūsu kluba spēle ir pret Ogri, tas ir 5. oktobrī, tad ar Ogri 17. bet spēle notiks izbraukumā Ogrē. Tad jauniešu futbola klubs Ventspils ir uzvarējis arī, favorītu komandu Supernova futbola spēlē 1-0. Tā kā apsveicām jaunos mūsu futbolistus. Tad volejbola klubs arī ir uzsācis aizvadu turnīru un uzsāk jauno sezonu. Tad Pārventā notika pārbaudas spēles. Diemžēl mūsu komanda zaudēja abiem pretiniekiem, gan aizputēji, gan vecumnieku komandai un ierindojas 3. vietā šajā turnīrā. Tad Zilā karoga pludmalē ir aizvadīta akmens mešanas sacensības. Tās ir tradicionāls, ko rīko vieglatlētīgs treneris Māris Grīva. Šoreiz tā jau bija 29. reize. Un vistālāk akmeni aizmet mūsu šķēpmetējs Jānis Svens Grīva, 82 metrus. Un finālā viņš aizmet pat 107 metrus. Un sievietēm uzvarēja Māra Grīva ar rezultātu 45 metru. Un tad vēl ziņa, kad 6. oktobrī Olimpiskā centrā Ventspils Ledus hallē notiks pirmais sabraukuma posms Baltijas un Latvijas čempionātā hokejā sievietēm. Šogad startē arī Ventspils sieviešu komanda šajā turnīrā, tā kā vēlēsim veiksmi mūsu meitenēm.